Tā nav godīgi. Ārā pie rīņa stāv sieviete un prasa naudu. Es lielāko prieku parasti palīdzu, bet parasti uzdod dažus jautājumus. Diemžēl. Nav tā, ka vienkārši par tukšu kaut kur. Tā kā dodu, nezinu kam. Ja? Sieviete nav aizdomīga vienkārši, tāpēc, lai nepaprasītu. Es viņai prasu, ko viņai vajag. Viņa saka, zālēm vajag. Saka, ok, lai parāda zāli. Viņa dod zāles, jā. Un es viņai prasu, kur viņa dzīvo. Saka, viņa dzīvo Daulavīlā. Es dod tāds jautājums, tāpēc, ka bieži vien viņi tā kā nav gatavi šiem jautājumiem, ja, cilvēki, kas prasa. Tāpēc viņi izdomā kaut ko. Un pēc tam var ejot ārā vēlreiz ar pajautāt. Es saku, kāda iela? Viņa saka, Davlova iela. Es saku, vēlreiz Davlova. Vēlreiz Davlova iela. Google Maps iegāja, nav tāda Davlova iela. Kāpēc tā? Tas nav forši, jā. Priekš kā mānīt cilvēks. Ietim ārā, paskatīs, kā izskatāt. Ko darīt tādā situācijā? Viņi man redzēja un tagad iet projām. Baigi. Es jau nezinu īstenībā, var jau būt, ka man nav taisnība arī. Viņi taisās projām, nevar redzēt. Viņi tieši noskatījās uz mani, jā. Kādi ieteikumi? Es nezinu. Jā. Viss. Dodas projām. Varbūt īstenībā kāds zina, arī var padalīties. Varbūt es kļūdos, varbūt es kļūdos. Nē, bet viss liecina par to, ka nē, tas ir vienkārši apmācība.